Jo viņš kādreiz ir dejojis arī tautas dejas, un tā parasti ar tiem ļaudīm sanāk, tad, kad viņi tiek kādā koncertā. Viņš aicina visus šeit klātesošos puišus, kuri zina, kas ir spriguļi, uzsist spriguļus. Tātad latviešu tautu deja, spriguļu sišana, pilnīgi a capella, publika saspicē ausis un jūt līdz, lai nenojūk ritms. Galvenais, lai ir klusums. Ej, puiši, kas gatavi, sanāciet! Rokas priekš, rokas vadītājs, rokas malās! Uzticīsim, opā! Viens sprigolīts! 1, 2, 3! Divi sprigolīti! Bet jau, kad tev kauds nav, tu ilgies te lasi, tev kauds nav. Nu, kāpēc tu bez rokas? Kur tu vispār dzīvo? 4 sprigolī! Latvijā dzīvo Īrijā. Smolets tu esi. Nu, kad noej no galda nost. Noej no galda nost. Smolets. 5 sprigolī! Smolets, spējies nost. Noej nost. Tas ir Latvijas, tas ir Rīgas, tu ej nost! 6 sprigolī! Tu ej nost, tu sprigulis! Žiguls. Tu ej nost! Tu ej nost! Es teiktu, 7 sprigolī! Tev vajag būt Eiropas gadā tirsā. Mēs dzīvojam Latvijā. Mums nevajag Eiropas gadā. Mēs ar Tīslāņiem par uzvārdu. Un tagad, kungi, paldies! Parādīsim, ka latvieši strādā ātri, visu atpakaļ! Es strādāju 2,5 gadu Anglijā. Es strādāju 2,5 Anglijā. Nesākies! Tā ir latviešu deja! Aiztaisi Rīgu! Tā. Jā. Nu, fināls dejai tomēr būs, jā. Tas ir pilnīgs ekspromts, ja šī deja nebija iekļauta oficiālajā programmā. Tā kā piedodiet, ja nu kaut kas ne tā. Vienkārši latviešu tautas deja, tāpēc tā ir tautas deja, ka to drīkst dejot visa tauta. Ja? Fantastiski. Jurčik, tu esi varonis. Es, godīgi sakot, esmu redzējis neskaitāms reizes šo deju, kad izpildu daudz dažādi ļaudis. Parasti sajūg. Šoreiz viņam nesajūga. Aplausi Jurim vēlreiz. Jā. Redziet, tāds pilnīgi negaidīts mums izvērtās šis te tautas dejas koncerta finišs. Nu, ar pilnu atbildības sajūtu balsī patiešām varu pateikt, ka šī nu būs pēdējā deja tautas deju sadaļā. Deju kolektīvs Dārta. Kāds nu vēl varētu būt noslēgums, ja ar šo deju? Es mācēju danci vest. Man pie dīstas. Latvijas, paliek Latvijas. Es Latvijas. Rūks ir dzimts, visu savs. Rūks ir dzimts, visu savs, ja. Es neesmu nekāds, bet pārdeļies, nekad neesmu nekāds. Ja jūs pārdosiet.